Randiņa pēcgarša – podcasts, kurā divi cilvēki satiekas pirmo reizi, un mēs ļaujam, lai ķīmija dara savu. Viņi dodas aklajā randiņā, pēc kura katrs no viņiem atsevišķi dalās ar savu pieredzi. Kā viņi jutās, ko pamanīja, kas pārsteidza un vai vispār bija dzirksts. Jo, kā izrādās, viens un tas pats vakars var izskatīties pavisam citādi, atkarībā no tā, kurš stāsta. Šodien randiņā dodas Beāte, brunete ar asu prātu un žurnālistes skatienu uz pasauli. Viņa iedvesmu atrod modē, mūzikā un ceļojumos. Un jā, viņa uzskata, ka mūsdienu randiņu kultūra varētu būt daudz patiesāka. Un Raivis, gaišmatains datoriķis ar asu prātu un labu konkurences garu. Programmēšanas sacensībās viņš jūtas kā mājās, bet randiņu dzīvē drīzākā beta versijā. Podcastu atbalsta Ezīša Coffee Shops. Patiesākās sarunas vienmēr sākas tur, kur ir ezītis. Es esmu Beāte. Es studēju Latvijas Universitātē komunikācijas zinātne. Man patīk kaķis, esmu kaķu cilvēks. Man patīk ceļot, man patīk mūzika. Man vakardien palika 20. Šobrīd es jūtos... Es neesmu uztraukusies. Es mēģinu saprast, ko es pats sagaidu no šī. Randiņu kultūra vispār mūsdienās ir tāda ļoti neizprasta. Es ceru, ka viņš ir garš. Šis ir svarīgi. Bet personības ziņā ceru, ka viņam ir labas komunikācijas prasmes. Es ceru, ka viņš izprot sarkasmu, tāpēc, ka sarkasms un es ir vienkārši viens un tas pats. Es ceru, ka viņam ir laba humora izjūta. Es vienkārši gaidu, ko šī pēcpusdiena man nesīs. Mani sauc Raivis. Es mācos datoriķos šeit pat, LU. Es teiktu, tas ir viens no labākajiem programmētājiem, tieši sacensībās. Vispār notika viens incidents, kas ir tāds iebērziens šodien. Varbūt tieši forši, ka šis notiek, jo es no low pārējuši uz tādu high, un man bail, ka tas nedaudz kaut ko sabojās šodien, bet cerams nē. Es esmu ļoti excited par šo. Es vienkārši salaisu feminine meiteni, kā gari māti. Es nezinu. Čau! Beāte, prieks iepazīties. Raivis, prieks iepazīties. Latvija laikam ir tik maza vieta uz šīs planētas Zeme, ka tu iespējams arī saties cilvēkus, kurus tu esi pirms tam vai nu redzējis vai saticis. Un šī bija viena no tām reizēm, kad no paša sākuma es nesapratu, kur es esmu viņu redzējusi un kas viņš ir, bet laika gaitā, sarunas gaitā es sapratu, tātad tik nepazīstami mēs tomēr arī neesam. Tā kā es no Rīgas? Nē, es esmu no Valmieras. Right. Mums aizgāja saruna par to, kur mēs studējam, kur mēs esam pirms tam vidusskolā mācījušies. No kuras skolas? VVG. Esmu no Viesturēm. Prieks iepazīties. Un es saprotu, ka viņš ir labos draugos ar maniem iepriekšējiem klases biedriem, kuri kaut kādā brīdī bija arī mani draugi. Un varbūt arī kaut kas vairāk. Jā, es arī tur mācījos vidusskolā. Es zinu tevi. Tu gāji ar Redu, Denisu klasē. Gustavu? Es gāju ar Gustavu. Vienā klasē mēs mācījāmies. Ar Ilgaru? Jā, arī ar viņu. Mēs arī kopā mācījāmies. Un tad es sapratu, ka viņš ļoti labi pazīst mani, un viņš labi saprot, kas es esmu, bet šo faktu, ka viņš mani pazīst, viņš minēja vairāk tuvojoties randiņa beigām. Visu randiņu laiku, šīs 2 stundas, kamēr mēs runājām, viņš zināja, kas esmu, un absolūti neko neteica. Bija tādi brīži, kad viņi reāli aizķēra kaut kādas domas man, un es vienkārši reāli aizmirstu par to, tieši tajā sarunā aiziet. Pirmais mans iespējas bija tas, ka es viņu atpazinu, un es viņu atpazinu tādā veidā, ka viņa bija ļoti man tuvam draugam bijušā. Tādā, viņa izties būžī, tāda reāli forša dāma. Vizuāli viņa ļoti forša izstās. Viņš bija nedaudz garāks par mani, kas ir ķeksīts viņam.
Bet tas, ko es minēju, ir, ka man ir ļoti svarīgi, ka viņam ir labas komunikācijas prasmes, ka viņš spēj noturēt sarunu, ka nav tie awkward klusumi. Un sarunā ar viņu es laikam to līdz galam nemanīju. Kāds ir tavs red flag? Es to gribēju jautāt. Red flag? Es domāju, mēs kurā gadījumā varam katrs atbildēt. Ir tāda lieta, ka man jau ir kaut kāds iespējas par viņu. Tā nebija pirmā reize, kad es viņu redzu. Tur ir kāda caution pieeja, bet mums bija foršas sarunas. Man bija nedaudz tā sajūta, ka kā žurnālistam tu esi intervijā, nevis sarunā, un tu konstantli uzdod jautājumus, saņem īsas atbildes, un tad ir tas klusums. Tā kā reāli, gan izvēl fiziski ir grūti pateikt to, ko būtu es domāju. Dažreiz vienkārši tas nav svarīgi. Jā, ļoti bieži. Un kā tāds atspoguļojas ikdienas dzīvē? Tā saruna viņa tā vilkās. Bija brīdis, kad viņš dalījās savās emocijās ar to, ka viņš ir sastrīdējies ar saviem draugiem. Kaut kādu īsu brīdi pirms šī randiņa. Un man vienā brīdī likās, ka viņš tūlīt sāks raudāt. Kas šodien notika, kas man reāli satricināja, es reāli trauksme reāli liela. Diezgan tuvu draugiem. Kaut kā tā saruna nonāca līdz Covidam. Un es pateicu, ka tās Covid vakcīnas bija sūdīgas. Tas viss uzspiešana. Viņi man instantly labeloja. Un tā kā reāli fully atgrūda prom. Es tajā brīdī tā nebija īsti mana vieta, kur kaut kādā mērā viņu kritizēt. Jo es tā arī viņam pateicu, ir totally fine, ka tu spēj izrādīt savas emocijas. Un man ir prieks, ka es šo situāciju varu paskatīties no malas, no citu cilvēku perspektīvas. Un tas viņam deva vēl lielāku stimulu turpināt par to runāt. Un es sapratu, ok, paldies, man šo nevajadzēja darīt. Manuprāt, viņš ir viens no tiem vīriešu tipiem, kur ir es. Un tad ir, ko tu par to domā? Un tad viņš noklausās 30 sekundes. Un, vispār man šķiet, ka tā atkārtojas diezgan vairākas reizes. Un daudzos brīžos man šķita, ka viņš īsti manī neklausās. Jo mēs iesākām sarunu par iepazīšanos internetā. Un es viņam ieminējos par to, ka es Snapchat izmantoju tikai vienīgi savas mazās māsas dēļ. Bet, man liekas, man Snapchatā ir mana mazā māsa, kura man katru dienu sūta kaut 20 savus logus. Love it. Mans labākās draudzenes, and that's about it. Un pēc tam 30 sekundes vēlāk mums aiziet saruna. Es viņam jautāju, vai tev ir māsas vai brāļi. Viņš atbild, tev arī ir siblings? Daudz, jā. Okay. Tu esi tā kā vecākais bērns? Es esmu vecākais, un man ir 2 brāļi, 2 māsas jaunāki. Un pēc tam? Tev arī? Man ir jaunāka māsa. Viņas red flag, man liekas, viņa ļoti forši pati izteicās. Viņa reāli apzinās. Un tas iespējas, kas jau man bija, tās attiecības jau uz kāda bija. Jā. Un tur viņi varbūt nedaudz atsaucās tiem red flagiem, ko es jau izpratu no tā pirmā iespēja. Viņa bija tāda ļoti controlling. Es domāju, viņa ir ļoti controlling meitene. Mans red flag. No visiem. Esmu ļoti nepacietīga. Man liekas, man nav tolerance uz absolūti neko šajā pasaulē. Tev nevar dot kofīnu. Ne. Es nespēju gaidīt uz cilvēkiem, kad ir kaut kādi deadlines vai kad ir jāgaida fiziski uz kaut kādu cilvēku. Man šausmīgi tas nepatīk. Man patika tas, cik patiesībā atšķirīgi mēs esam dažās situācijās, jo tādos brīžos mums bija par ko runāt. Un bija brīži, kad mēs sākam runāt par karjeras izaugsmu, par ambīcijām, un viņš minēja, ka viņš ir vairāk tāds cilvēks, kurš I'm going with the flow, un es esmu tas cilvēks when does the flow start. Un tas laikam mani viņu pievilināja. Es nezinu, man ir tāds aizdoms, ka viņi reāli atpazina mani. Tas sarunas tiešām bija tāds
saspringtas. Tiešām tas saspringtums bija dēļ tā, ka mēs viens otru zinājām. Manuprāt, tas galīgi nebija iemesls tam tension, jo tās attiecības noslēdzās vairāk kā gadu atpakaļ, un tā ir pagātne. Bet viņš vēl varēja pieminēt to faktu, ka viņš man rakstīja pēc šī attiecību beigām. Viņš bija ieslīdējis manos diemos. Vai esi kādreiz kādu nogostojies, vai pati bijis nogostota? Jā un jā. Reāli, tev full of drama. Mana dzīve ir vienkārši drāma. Es esmu viņai uzrakstījis, es esmu viņai aizsūtījis vienu rīlu Instagramā. Viņa man neatbildēja, bet tas bija pēc tā, kad viņi šķīrās. To, ko es būtu no viņa novērtējusi, ir, ka ja viņš jau no paša sākuma zināja, kas es esmu, uzvelc savas lielās džeka bikses un arī pasaki to. Bet, ja viņam vajadzēja šo tension, ja viņam vajadzēja drāmu, tad sure. Es domāju, viņi noteikti nav tik slikti cilvēks, kā varbūt mēs bijām uzbūvējuši tā kā manā galvā to pirmo iespēju. Viņa forša meitene. Bet, piedod, es reāli varēju, man vajadzēja ieminēties. Jā, viņai bija jāskrien uz starpu. Viņa pateica, tiešām jāskrien, un tad mēs beidzām. Mēs apskāvāmies, viņa pateica, tā bija fun. Es arī noteikti atdevu to atpakaļ, jo man reāli bija fun. Es nevaru neko kritizēt par viņa pieredzi, kā viņš ir skatījies uz mani, bet, ja man būtu iespēja ar viņu vēlreiz runāt pēc šīs te sarunas, tad es noteikti viņam pateiktu to, ka nē, es nenožēloju, nē, es nebēgu projām no šī te randiņa. Vienkārši ir nepareizās vietas, nepareizie laiki un nepareizie cilvēki, kur satiekās. Un vienkārši šī situācija, kad viņš vēl noklusēja šo faktu, ka viņš zina mani, viņam pašam vēl lielāku stresu uzdzina, ir jāmāk savā mērā izprast, kas ir vajadzīgs un kas nav, tāpēc, ka ne viss ir domāts tev. Un tas arī tas viena lieta, par ko mēs ar viņu pārunājām. Un, vienkārši viņam pateikt paldies par pieredzi. Es ceru, ka kādā mērā šis arī viņam ir piemērs par to, kādam nav jābūt randiņam un par to, ka ir jāatnes puķis meitenei uz randiņu. Tā, lai viņam veicās, es neko sliktu viņam nenovēlu. Viņš arī ir tikai cilvēks un mēs visi mācāmies.